Привет, все смотрящие. Сегодня длинное видео, наберись терпения, попкорн, там, кофе, чай, присаживаемся, смотрим. Поедем мы в Дегумеки, это примерно, так скажем, около Лубани там, в общем, там авиашоу. И билеты стоили, значит, при входе на месте 20 евро, по интернету можно было заказать за 18, и для детей за 15, для пенсионеров тоже за 15. Народу, конечно, было множество. Очень много машин, все поле заставлено машинами. Но должен сказать, впечатление, вот эту машину я не понял, для чего она была. Ну, просто так, видимо, для каких-то эстетики какой-то. Общее впечатление, сразу скажу, вот кто был в Рязыкненском авиашоу 2018 года, у нас на Лидлауке, там, знаете, где радар американский стоит. Вот там было в 2018 году авиашоу. Конечно, оно было круче на порядок. Даже прилетал к нам самолет пассажирский, помните, Air Baltic, там и захват машин. В общем, короче, Рязыкненское шоу впереди планеты всей. Такого нигде не было и, скорее всего, больше уже не будет. Тут все было вроде бы и ничего. Ну вот не дождался я пролета истребителей. Может быть, они были под самый конец, а я до самого конца не был. Ну, всю программу остальную посмотрел, и вот по программе не хватило только лишь, значит, вот именно пролета венгерских каких-то там истребителей. Может быть, кто-то был до конца, напишите в комментариях, если вы их видели. Все остальное вроде как здорово и прекрасно. Детские площадки были бесплатно, вот эти, не эти платно, а вот там были, увидите в конце, где можно было настольные игры всякие. Ну, конечно, все со своими креслами, видите, со стульчиками. Ну, это уже завсегдатаи такие, знаете, которые знают, что на таких шоу лучше с собой брать стульчики. Потому что устанешь там стоять все время. В общем, удачного просмотра, всем удачи, всем пока. Ļoti labi. Tā, nu, gatavojamies jau, ka melnu 8 minūtes līdz atklāšanai esam baudām šo te skaisto dienu. У нас... Раскручивает. Он может с винтов подняться. Есть, поднимается? Еще один он полетел. Visi aviācijas entuziasti un vienkārši nejauši, bet ļoti interesanti. Un sveiki atpakaļ visiem un welcome everybody. Well, šajā brīdī mums helikopters dodas, laikam ir jāpagaida, ka helikopters dodas prom, tad atkal jārunā. Jo
sabiedrisko saiti. Uztaisam tādu emociju lidojumu. Mūziku uzliekam bišķi skaļāk, DJ Mārts uzliekam mūziku skaļāk. Un uzpaldē helikopteri, kurš nosēžas. Aha. Mazliet sajūtam nosēšanās efektu. Vai! Uzpaldē, iesildāmies, jā. Aplausos! Uzpaldējam! Vēl uzpaldējam, let's make some applause! Padarīsim plājumai! Dāmas un kungi, poņas un poņai, ladies and gentlemen! Ar jūsu grandioziem aplausiem, su jūsu plājumai, ar with your applause! Baltic Air Show, es domāju, pilnīgi oficiāli ir atklāts. Varam šodien baudīt grandiozus piedzīvojumus, lidošanas, visādus trikus un daudz ko citu dienas garumā. Nu un pēc programmas, protams, pats pirmais atklāšanas šovs tūlīt padarījies vaļā. Tāpēc, kad es saku adrenalīnu, jūs sakiet team. Adrenalīnu! Bišķiet skaļāk! Adrenalīnu! Team! Un vēlreiz! Adrenalīnu! Team! Dāmas un kungi, man ir tas gods pieteikt viens vienīgus, lieliskus un fantastiskus Adrenalīnu Team! Latvijas paraplavierismu klubs Adrenalīns ar iespaidīgu paramotoru komandas formācijas lidojumu, kas gatavots tieši šim te Baltic Air Show 2025. Savējām un aplausiem Adrenalīnu Team! Lai jūs viņus vēl labāk ieraugat, vai nav tā, ka visi bez acīm lūkojās saulītē, bet lūk, sinhroni, cik vien ir iespējams, atkārtojot viens otrā trajektoriju, un vispārējo, tad adrenalīns jūsu uzmanībai! Wow! Перед вами. Šim sportveidam principā nemaz nav tik daudz no gadu, apmēram 65 tikai pasaulē. Protams, trakie francūži atkal ir ielikuši milzīgi kartavu šajā jomā. Un arī ASV bija trakie, kas sāk eksperimentēt vienkāršanu, izpētņiem, tad to sāk pāršūt. Un visbeidzot bija jau doma par nolaišanās tehniku no kalniem, kur tikai nokronēt ar parašūtu, bet mēs nolaisties tā taisni, bet jau spēt, tā kā domājot lidot. Mums ir cilvēkiem kā piedāvājumi, jā. Par to mēs visam varam pastāstīt, bet nu šodien fantastika. Jā, man patīk tas tā ideja, ka tā smūk tādā trepītē visi kopā var lidot, pēc tam pārvērst to formu, pilnīgi citādāku. Šo visu ir izpildīt. LV šī skola piedāvā mācības un piedāvā šos termālos lidojumus līdz pat gandrīz 3000 metru augstumu. Fantastika! Es domāju, ka visi klātesošie uzskavili Adrenalīnu Team! Ai, kofeini! Kas pa virāžām, kas pa griezieniem, kas pa līkumiem? Как они договариваются, разъезжаются? Рация, наверное. Nu, vēl kāds, kas ir vizuāls krāsu efekts arī, dūmu krāsu efekts. Nu, kā lai saprotu, ka te ir rītīgi forši. Protams, nav tā, ka jūs uzreiz palaiž vienu pašu. Tik piedāvāti arī tandēm lidojumi ar instruktoru. Pat Tas tāds, kas jāizmēģina. Līdz ar to, ka izņosim vēlāk, kas kā notiks, bet vecām domāt un vēlāk pašiem var izmēģināt Adrenalīnu Team un lieliskiem paraplavieristiem. Vēlreiz noteikti atgādums. Lūdzu, sūtām pozitīvo enerģiju, mīlestības enerģiju, sirsnības enerģiju un
skaisti treniņi jāpakaļ. Andrēklītī jāsaka hokeji. Nu, šeit kā jau DJs Mācis pieminēja arī vēlāk pēc šā aplaus. Un visu pārējo reku viņi brauc adrenalītī. Gan pārsmaga iekārta, cilvēks redzat gan arī kā ūdens slīdējs, bet šoreiz tas ir gaisa slīdējs. Nu jā, tā saka pastāja, ka tā nav, tas ir tāds kārtīgs fiziskais treniņš. Bet pamatā, protams, ir gaisa strāva. Mēģina celties augšu un, protams, arī savā zināmā veidā stūrē, pa labi, pa kreisi, uz augšu, uz leju. Noteikti tā tehnoloģija nav nekas sarežģīts tikai. Nu, savu zināšanu ir, putnis jau varas zina, kā. Fantastika, fantastika. Aplaus, 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 reku paklanās pilnīgi. Let's make some noise! Jā, grūtāk ir pirmajam sākt. Jā, šis lauku drucis, bišķi uztraukums, vai ne? Nu, kā saka, paši pirmie šodien atklāja. Baltijas Airshow 2025. Bet šajā brīdī, kamēr mākslinieki visu salikumu lauku.
episko paraugu demonstrējumu sēriju. Tāpēc es domāju, skatītājiem ir ieklācošie. Šodien Baltic Air Show ar skaļiem aplausiem Aleksandrs Ricavs! Es ceru, ka jūs visi šajā brīdī šīs skudriņas kļūdoņi izjūtat. Uzgaulējam Aleksandrs Ricavs ar dūmiem un ar visādiem efektiem šotas debesīs. Šo lidmašīnu sauc par Ferrari akrobātikā, tā kā jūs priekšā nevelti sarkans, nevelti. Spēja izturēt lielu +-10 G slodzi, kas ir šī pilota spējas, nevis paša lidaparāta, bet jau pilota spējas izturēt to. Smagajai akrobātikai. Tērauda caurules, karkas, tātad pārklāts ar audumu un koku spārni. Tāpēc tie 10 G, ja pilots izdomās kaut ko darīt pret fiziku, tad tās lidaparāts var izjukt gaisā, tāpēc var darīt tikai to, ko var un drīkst. 360 līdz 400 dzirdspēku dzinējs piešķir lidmašīnai monstrālu jaudu, monstrālu. 9 cilindru zvaigžveida dzinējs. Nu, ko sarunāju tā, līdz ko Aleksandrs atkal ceļas gaisā, visi uzskaļi! Dodamies augšā! Un vēl viena cilpa. Kā jūs redzat, viņš arī viss caur tiešas rotēs, sev rīķi, fantastika! Skatītāji klātesoši, skaļā aplausi Aleksandrs Ricavs! Fantastika, 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 viņš dodas leju! Lūdzu! Brīvā kritienā tas izskatījās. Kur atkal tūma klātesnīgs efekts vēl viens Ilva, viņš ir te pat priekšā jums. Ir te klātesošie. Uztaisam skaļu klietienu, wow! Lūdzu! Tas ir kaut kas grandios, grandios! Šie tie momenti un tie mirkļi, kad lidotājs tiešām izbauda visas šīs pretestības un fiziskos pārvaldības. Un kas jāatcerās, viņš tikai zina, cik ilgi viņš var doties augšā. Tajā pat momentā visas asins viņam saiet burtiski kājās, ja tā var teikt, spiediens. Un tad, kad viņš metās, teiksim, ar galvu lejā, tad viss ir otrādā. Galva un vajadz arī šeit jābūt balansā. Jāsaka, kungi, lūdzu, man pilnīgi galva aprēm šeit Nikovu, pilnīgi klātes. Noteikti tas nebūs veiklas salīdzinājums, bet līdzīgs visās citās jomās. Māksliniekam jārāda, ka viņš rāda, ka viņš lido, viņš dzīvo stīkajā. Tev neicoties tev skolu lūk šis te īpašais sveiciens un lidojums par lidlauku sveiciņam maina spāriem. Katrai šai kustībai ir savs nosaukums. Atzīšos, nezinu. Skaļu, jaudīgu, skaļu, jaudīgu, atbalstošu skliecienu. Wow! Vēlreiz, wow! Baltic Air Show Dagunieki.
2025. Baltika Air Show Dagumnieki 2025. Vai! Tiesas pasaka, kurš šis bija jaudīgi labi ar Pits M12. Nu kā DJs Māris pieminēja, Ferrari gaisā. Latvijā neredzētu lēcienu ar motociklu pāri lidojošai lidmašīnai. Tātad kaut kas Latvijā līdz šim neredzēts. OMG, this will be something extraordinary. Skyhackers from Lithuania, please move towards the huge start in a few minutes. Nezinu, lekt no otrā stāva pa logu laukam. Vēl visādas fiškas izdomāt, lai tas būtu kā briesmīgi. Toreiz nebija nec telefona, nec video kameras, nevarēja to iemūžināt, to varēja tikai iemūžināt ķirurgs vai traumatologs slimnīcā, kaut ko ieģipsējot, kaut ko sadaktarējot, jā. Tās arī bija vienīgās liecības par notikumu. Wow! Man liekas, šeit svarīgi pieminēt, ka viss ir arī atstrādāts un koordinēts un kontrolēts. Viss ir tik ļoti. To viņi darīja vairākas reizes. Aprēķins Jā, tieši tā. Tās notiek joprojām. Nu, Skyhackers no Lietuvas, es redzu, ka mocis ir iesildies. Nu, principā jautājums ir, līdz ko skatītāji būs gatavi. I'd like to remind you that Skyhackers are about to start their performance, but in order to see the best perspective, the best view of this show, please move forward to the... Gaiss ir tā kā jau iesilis, bet vajadzīgs gaiss, kas lido. No, tāda arī performance varēs sākties. Trakiem čaļiem traku mūziku liekam. Tev jau nebūs nekāds wow, belītes un rozā bantītes. Te ir čaļi, kam tik tiešām asiņas vietā ripo, rīģo adrenalīns. Un iesildošs. Izpildījums no Skyhackers komandas, bet, rekur otra šovu daļa arī gatavojas savu startam. Es domāju, ka varam uzgaulēt. Uzgaulējam arī pilotam, kurš gatavojas šim te momentam, kas solīts Baltijā. Laura. Krāsiņa arī drošai lidmašīnai. Kāds mocis. Wow! Ai, ko skaisti. Mazliet krāsviela. Wow! Aplausi Skyhacker! Aplausi Skyhacker! Tas ir noticis kaut kas grandios, Skyhackers no Lietuvas. That was something amazing. Give it up, some applause. Lai tās un kungu uztaisam aplausus pilotam. Baltic Air Show 2000. Baltic Air Show Dagumnieki 2025. Ar aplausiem sagaidām, reku mocis brauc. Un līdmašīna arī. Man liekas, mocis ar pacelsies gaisā tulīt. Mūsu Baltic Air Show turpinās, un, protams, kā jau vairāk kārt pieminēja, no 1:40 jums visiem būs iespējas šeit. То ли лебеди, то ли какие-то птицы большие. Игры, кстати, бесплатно все. Да? Да. Очень Все, тут настольное, все бесплатно. Это где кидать там можно. Максим, аккурат! The first podium golden medalist of Great Britain Aerobatics Championship. Here we go. No Igors es atceru tādu skaistu spirālīti augšu. Pasaules līmeņa šovmenis. Oh, jā. Kā mēs filmējam? Nekam klāt, Baltic Air Show. Baltic Air Show.
Andrijs vai šīs dziesmas pādījuma ideja vai savu pirmo kāzu valsts. Ticiet, man arī šī ideja nebija ne kapeiku mazāk vērtot kā ideja. Un tāpēc arī tik svarīgi, kad kurā sekundē tiek palaista apstādināta fonogramma, jo mākslinieks augšā vai šis pilots čeko, seko un izdzīvo to. Vienkārši kāda bija. Kad šaubas un labi izdariet, tad jebkurš pilots domā viņš pakarko. Tāds raks kumēš gaisā. Piloti ir tādas smalkas miesas, būves, tigrai, džeki, jā. Viņi nav nekādas muskuļu masas būves, kas... Kamēr mēs šeit par masām, tikmēr uguns bombas gaisā. Sasodīt! Sauc Jānis. Jānis, jā. Nomeklē Jāna mikrofonu. Lorita Kiseļau, tā man uz skapti izlīdzība. Tu jau noteikti man kā vēl šīs stāstīt, tā kā Lorita zinās pastāstīt. Viena zini, kā ir tā, ka tagad jau telefonu aizsaukt sāk klāt. Tev viens to maku vairs nevajag. Kā tev tas maks piestav, Jāni? Paldies par atbalstu! Paldies par atbalstu, tieši tā, Baltsalu, Madonas novadā, pašvaldībai un visām šīm nosauktajām saimniecībām. Bet šajā brīdī svarīgi, ka mūsu šovs turpinās, ne? Šovs turpinās. Un kurš ir gatavs vēl skatīties to, ko mēs esam tā kā šeit, šodien esam nopērni?
savā veidā skaistulis. Dievs svētī Latviju! Skaistulis! Šeit uz zemes, tā jums būs iespēja atrasties šajos. Tālākie, nu Liepāja šeit ir kāds? Nu, es esmu. Slēdzam. Es redzēju, ka bija arī Maleks Inkauni brāļi. Nav arī tik tālu, bet kā viņš to braukt, kā grib vēl kurienes Inkauni, jā, ne? Bet rekord skatos Future Wings, pašā tajā galā izskatās, kā ļoti tuvu lai. Вот туда, за палатку проходишь, там туалет. Придешь там? Kā Latvijas vārdu nes arī pasaulē. Tas ļoti svarīgi. Tas vairāk tās tā kā sasveicināšanās moments bija cilvēki tur. Līdz saslēdot un lidot. And all these aircrafts here, Baltic Air Show 2025. Pavājā! Aizmas skaists! Kas mēs sveicies? Jā, starp citu, ir ziņas, un tad mēģināja, ka Air Baltic pilotu akadēmija... Ого! Так, стоп. Смотри, давай ставь и давай, я тебя пущу, попади в камеру. Вот сюда, давай, берем. Можно встать, наверх. Сюда остановись и толкай мяч. Опа! Ну не попал, Максик. Максюш, тут нельзя ходить. Потом швед.